Sveiki, Auni, klāt Marts un klāt arī Karo prognoze. Aunu enerģija martā. Auni šajā mēnesī solās būt diezgan mierīgi, neraksturīgi savai ugunīgajai zīmei, sakārtoti, apdomīgi, gribētos teikt pat mazliet lēnīgi, novērojoši, un ja jūs negrasaties tāds būt mīļais Aunu pārstāvis, tad padomājiet par to, kā labāk paskatīties tās lietas, ko pasauli jums piedāvā, tos notikumus, ko jums atnes, kā jūs tos saņemat, kā jūs par tiem priecājaties, un nedomājiet, ka vērtīgs ir tikai tas, ko jūs esat iekarojuši, saplānojuši, sadarījuši un vēl pa virsu noķēruši. Ja? Tad šis mēnesis ļauj jums pavērot apkārtni, pavērot notikumus, kuri tikpat raiti un mierīgi notiek, tad, kad jūs neiesaistaties, kā tad, kad jūs iesaistaties. Līdz ar to es teiktu mieru. Šis ir tāds eņģelis, kurš raugās uz jums no debesīm un dod iespēju mazliet atpūsties, mazliet nebūt tik spraigam, tik ātram, tik darbīgam, tik lielu jaudu. Jums nav jātērē tik daudz jaudas šajā mēnesī. Darbs. Vai darbs ļaus arī mazliet viņās atvilkt elpu? Darbs. Darbā par naudiņu. Darbs un nauda vienmēr kopā ir ļoti labi. Ja jūs zinat, ka tie ir ienākumi, tā ir iespēja saskaitīt savas finanses, iespējams, ka tas ir kaut kāds mazliet papildus ienākums, vai arī tas ir papildus ieguldījums, varbūt ienākums un ieguldījums kopā. Ja, tad tās ir tādas lietas darbā, kas saistās ar finansēm, ko jūs pilnīgi noteikti varat atļauties. Es gribētu teikt, tas ir tāds auglīgs laiks, lai ieguldītu, lai nopelnītu, lai darbotos. Redziet, tie ienākumi šajā mēnesī nāk no tā, tik cik jūs strādājat, tik arī ir. Ja? Tas tā kā nopelnu iztērēju. Šis nav laiks, kad baigi uzkrāt vai veidot lielo noguldījumu, bet toties ir rocība, ir prieks, ir darbošanās, ir naudas aprite, ir iespēja tiem cilvēkiem, kas strādā ar klientiem, ka tas ir iespējams, ka pienāk vairāk klientu klāt, tieši tā aprite ir lielākā nekā summa, ko jūs pieņemsim prasītu. Ja? Līdz ar to, ka apkārt ir cilvēki, kuri ir ļoti ieinteresēti jūsu produktā, jūsu piedāvājumā, jūsu darba augļos, tas šajā mēnesī ir tas galvenais, ka jūs esat atpazīstami un pazīstami un tā kā pieprasīti. Privātā dzīve, 10 pentakļi. 10 pentakļi ir ģimenes kārtas, tas nozīmē, ka šis mēnesis ir pavadāms kopā ar saviem tuviniekiem, ne tikai sievu, vīru, bērniem. Iespējams, ka šis ir mēnesis, kad būs lielās kādas dzimšanas dienas svinības, jau kādas jubilejas, kad jūs sanāksiet kopā, vai arī jūs rūpēsieties par saviem visu plašo ģimeni, vai jūs sajutīsiet visas plašās ģimenes rūpes par sevi, un līdz ar to jūsu partnerattiecības, jūsu tā tieši vīrišķā, sievišķā sadaļa būs iesaistīta tādā iesaistīta un atkarīga no tās lielās visas ģimenes, no tiem bērniem un vecākiem un vīra mātes un sievas mātes un suņiem un darbībām un to, kas ir jādara, kas ir obligāti, un tā ir ļoti silta un patīkama sajūta. Dažām labām tas varētu, protams, arī likties, ka tas ir jau par daudz, bet ne jau šajā mierīgajā mēnesī. Jūs pilnīgi mierīgi varat atļauties tādu, es gribētu teikt, tādu svinīgu sajūtu sev atrast. Ja? Tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, šī ir kārtas, kuras pirmkārt meklē tur, kur ir cilvēki, kur ir ģimenes, kur ir sajieti, kur ir cilvēki ņigu ņēgu, tajā vietā meklē tur, kur ir, caur ģimeni, caur radiniekiem. Un otra tās kārtas nozīme tāda, ka ar šo kārtu var satikt nevien savu partneri, šai kārtī līdzi nāk visa ģimene. Tad jaunībā tie var būt brāļi, māsas, mamma, tētis, bet jau brieduma vecumā tie, kas meklē jau attiecības vēlākos gados, nenoliedzam šeit partnerim līdzi nāk viņa iepriekšējā ģimene, tātad bērni, labākajā gadījumā tikai bērni, sliktākajā nāk arī iepriekšējā sieva vai iepriekšējais vīrs līdzi kā ģimenes draugi, neapstrīdāmi un
bagāža. Tā, jautājums, ko es varētu uzdot pats sev šajā mēnesī. Jautājums ir tāds, kas ir mans veiksmes ierocis, gribētu teikt ierocis šajā reizē, un kas ir tie cilvēki, kas stāv man aiz muguras visstingrāk tajā brīdī, gan labajos brīžos, gan sliktajos brīžos. Ja jūs redzat, ka tie aizmugurē ir vesela grupa cilvēki, kas ir tie cilvēki, kas man vienmēr atbalsta, kas ir mana aizmugure, un kas ir mans veiksmes amulets vai ierocis. Tādi jautājumi šajā mēnesī uz tikšanos.